Čau, Maksim! Čau! Šodien arī ir saulaina un forša dieniņa. Atceros, pagājušais daudz un dikti stāstīja visu par skrūvspaļu veidiem. Tā ir. Šodien mēs atkal esam šeit ar visiem veidiem, bet ko tu šoreiz mums pastāstīsi un parādīsi? Es gribu atbildēt uz pats populārāko jautājumu, vai es varu pats ieskrūvēt skrūvpaļu. Mēs šodien parādīsim, kā viņi skrūvējas dzīve, lai būtu sapratni cilvēkam un lai tas jautājums neveidojas tik bieži. Es domāju, tie, kuriem paveicas apskatīt šo te video, būs daudz skaidrāk, kā notiek tā skrūvpaļu uzstādīšana. Kas Maksim ir pirmais, pats pirmais darbiņš? Es skatos, ka tiek izurpts vienkārši caurums zemē. Jā, tas ir tā kā kontrola urbums, lai saprastu, vai vispār tur var kaut ko ieskrūvēt vai nav. Citreiz ir tā, ka zem zemes līmeni mēs varam atrast kaut kādus būvgrūžus, kaut kādus atkrītumus, vai vienkārši metālu vai akmentiņu, kuru nevar vienkārši fiziski aiziet. Ko mēs darām, ja mēs uzduramies kaut kam, tad ir uzreiz jāmaina vieta, vai mēs mēģinam dabūt ārā? Atkarīgi no tā, vai tev ir laiks. Vieglāk vienkārši ir nobīdīt pa kaut kādiem centimetriem un realizēt šo te projektu. Es skatos, ka meistars ņemās viens, tātad, cik es saprotu, skrūvpalu principā var uzstādīt viens cilvēks, ja? 90% gadījums, jā. Ja runa neiet par kaut kādiem īpaši gariem, īpaši sarežģītiem objektiem, īpaši gariem skrūvpāliem un sarežģītiem objektiem, principā tas ir viena cilvēka darbs. Nekas baigi specifiski tur nav, vajadzētu zināt tikai kā. Varbūt tu vari mazliet pakomentēt, kas tieši tagad tiek darīts. Skaties, te mēs tā urbuma, kur mēs jau izveidojam kontrolu urbumu, ieliekam pašu skrūvpālu, ieliekam līmeņražus, lai saprastu, lai viņš stāv taisni, un tos līmeņražus mēs izmantosim visu laiku, kamēr viņi skrūvējas iekšā, lai nebūtu kaut kāda kritiska nobīde. Tagad pieskrūvējas pamatne, kura tā kā adapters, kurš liekas virsū skrūvpāle, un ar kuru palīdzību mēs pēc tam ieskrūvēsim to pašu skrūvpāli. Re, kur ir tas lielais aparāts, ar kuru palīdzību mēs tad skrūvējam. Var, protams, skrūvēt ar rokam, bet tas ir ilgs process. Pa dienu vismaz vienu var ieskrūvēt. Ar šo aparātu palīdzību mēs skrūvējam ļoti ātri. Tā kā pretslodze būtu diezgan liela, liekam speciālu atbalstu, kurš atsītas šoreiz ar automašīnas riteni. Tā ir tava automašīna? Tas ir automašīna, ar kuru veicam piegādi. Skaidrs. Tur viss iekramējam un veidam uz objektu. Un viss pa lielam aiziet. Tā procesa izstāsta tiešām ļoti vienkārši, un man rodas jautājums, vai ātrums, ar kuru viņš skrūvējās iekšā šim te aparātam, ir tikai viens, vai viņš ir regulējams? Ātrums ir regulējams, bet mēs neieteicam skrūvēt baigi ātri, tāpēc, kā es jau minēju iepriekš, mēs nezinām, kas tur ir zem zemes līmeni. Ja būs kaut kāda akmentiņa vai būs kaut kāda pretsvārs, tad būs diezgan grūti un var salūst to aparātu. Tā kā ātrums ir tāds, ar kuru vajadzētu skrūvēt. Mēs jau uztaisījām tādu funkciju šim te aparātam. Ir gadījies no profesionālās pieredzes kādā objektā, kad nevar ieskrūvēt un kaut kam trāpam virsū? Bija gadījumi, īpaši kurzeme. Tur ir tādas vietas, kur no sākuma vajadzētu vismaz 10 kontrolu urbumus, lai atrastu īsto vietu. Bet tā iet kā pa sviestu. Atgādinās, Maksim, kur es varu nopirkt skrūvspāli pie tevīm? Gan skrūvpaļus, gan servisu tam var pasūtīt divas vietas. Vai mixmax.lv mājaslapā vai speciālā mūsu mājaslapā pamatbūve.lv, kur mēs izveidojam jūsu ērtību. Super, paldies tev, Maksim, tiekamies! Tiekamies!